šoreiz mums ir jāpaspēj krietni daudz. Vispirms tā dziļi no sirds jāielpo pavasars. Starp citu, šis vizbolīšu pušķīts ir domāts tieši jums. Tad vairāk nekā 8 hektāros jāiestāda bērzu un egles, un vēl jānosvin skaisti svētki, uz kuriem jūs arī šovakar ielūdzam. Latvijā ir sākušās meža dienas. Starp citu, vai tu jau savu koku šopavasar esi iestādījis? Mēs to jau esam pagūši izdarīt pie tam interesantā raibā sabiedrībā un pašu meža nozars ļaužu uzraudzībā. Ir apritējuši 15 gadi, kopš Latvijā aizsākās bērzu programma, kas pārsteidzošā kārtā ir spējusi ne tikai vienot mūsu latviešus, bet cauri gadiem turpinoties nest arī savus dāsnos augļus. Es tev palīdzēšu labāk. Abi divi reizi. Bet sākās tas viss tā, ar salīdzinoši nelielu bariņu ļaužu, kur kopā iestādīja vienu skaistu birzīti. Bet vispirms, protams, bija ideja. Mēs ar kultūras fondu pāris gadus atpakaļ nospriedām, ka varētu rīkot vienu programmu. Un šī programma nevar pilnībā realizēt, tāpēc, ka nav tu dēst tik daudz. Un tad radās tālāk sadarbība jau ar zinātniekiem un meža profesionāļiem par stādu audzētavu. Un lūk, no idejas līdz šodien te skatāmajam pagājuši tikai nepilni 2 gadi. Šī vieta faktiski tapusi pilnīgi no jauna. Līdz tam te bija necila lauku mājele, kas tagad pārtapusi stādu audzētavā. Un šopavasar te jau likts pamats pirmajai stādu ražai. Gadā plānojas izaudzēt te vairāk par 500 000 šīs tik vajadzīgās mantas. Vispirms te ir plašāks tas, sabiedrība, plašāk cilvēku loks, un tas nav tā, ka tu savā fabrikā tur viens kokgabals, viņi tur zāģi jau nevēlē. Šeit ir pavisam, daba, koki, stāda. Man gribētos, lai mēs visi kopā darbotos vienīgi. Vienas idejas vārdā darbotos, tas nenozīmē, ka man vajag, man liekas, mums visiem vajag. Vienādi. Pa šiem gadiem staldi sakoplojas mūsu pirmais stādījums un dzīvē realizējušās arī kādreizējās ieceres. Un kā ir uz to visu, programmas aizsācējiem paskatīties šodienas acīm. Šis stāsts jau ir bezgalīgi garš. Bērns ir augoši Latvijā, laikam cik Latvija un arī augsts, cik būs bērns un arī Latvija būs. Un pat mēs paskaties augšā uz kalnu, vai varbūt skaistāks koks, kā šie bērni, kas tur ir izteikti priekš šīs skaistām debesīm. Parādījās Latvijā problēma par to, ko darīt ar tām zemēm, kuras īsti nav lauksaimniecībai un nav arī derīgs kaut kam citam. Parādījās doma varbūt par darbvietām. Un tad tika noformulēta šī ideja, kad vajadzētu izpētīt varbūt kā labāk ir stādīt šo bērnu, sevišķi šīs pamatajās zemēs, kā ar viņu kopu viņu labāk, kā selekcionēt sēklas, kā audzēt mazos stādiņus. Manuprāt, ir ļoti būtiski un ļoti svarīgi jūsu klātbūtni. Un sevišķi klātbūtni jaunai paudzē, skolniekiem, tiem, kas pēc tam pārējiem pastāst, ka tie bērni stādi ir, ka viņi ir labi, ka viņi stādi, kā viņi audzē, jo patiesībā viss jau notiek tikai caur to, ko draugs draugam stāst. Un ja tie stāsti ir labi, tad arī tas otrs kolēģis ieklausās un domā, ka tā ir labi. Vien vairāk pulcējās cilvēki, un viņi nes šo stāstu un šo prieku un šo labsajūtu arī citiem pārējiem dalās. Tas ir lielākais prieks. 15 gadus saliedēti kopā ir strādājuši kokrūpnieki, pieredzes bagāti mežkopji, meža īpašnieki, Mežzinātnes institūts Sīlava, Meža pētīšanas stacijas Kalsnava, Koksnes ķīmijas un vēl citu institūciju zinātnieki, Lauksaimniecības universitātes meža fakultātes gudrākās galvas, pasniedzēji un studenti. Varētu sacīt, bērzu programma ir bijusi vienojoša visai meža nozarei un ne tikai. Tā devusi jaunas darba vietas novados, uzrunājas kopdarbam arī vietējo sabiedrību Ukros, Kārķos, Gaigalavā, Jercēnos, Aizputē un no šī pavasara arī Skrundas novadā. Un tā nu ir iegājies, jo no šīs programmas aizsākumiem, ka ik gadus uz bērziņu stādīšanas svētkiem tiek aicināti arī sabiedrībā vairāk vai mazāk pazīstami bērzi un bērziņi. Tā ir tradīcija ar īpašu nozīmi. Nāciet šurp, Līdz dziļumam sanāks. Paldies Dievam, nāk! Viņš it kā saspiedīs. Es gribu teikt, ka šī ir ļoti jauka tradīcija.
ka mēs, jau laikam kāds 14 gadus ar savu otru Andru Bērziņu varam šajā pasākumā piedalīties, jo tā ir svēta lieta, stādīt kokus. Gurķis un mērs visi zaļi, lai dzīvo zaļa daba. Mēs jūtamies tā kā dzimšanas diena mums ir otrā, teiksim, šeit ir. No mūsu klučiem labs materiāls sanāks uz ārzemēm. Paldies jums visiem! Bērziņš augsts, jo vien bedra atrast ir. Kurš ir gatavs? Jums ir jāsadala 2 strīpas, jums ir jāzina attālums. Rituāls nav uz ātrumu, bet uz atraktivitāti, precizitāti un, tā teikt, kopējo devumu. Dziesmas, dējas stādīšana pamatā. Mārups Bērziņš ņems ar vienu rindu, ja? Nav vairs, ne Liepiņš, ne Zariņš varbūt ir. Egle, jā, Doglakungs, pareizi, Egle. Ozola kungs. Kur tad jūs man bijāt paslēpies, ko? Sveicināt, Ozola kungs, prieks jūs redzēt. Metās palīgā Mārups Bērziņam. 3-4 mēs varam droši sākt, galvenais. Un ja arī citus gadus bērzu un bērziņu cilts bijis pārstāvēt kuplākā skaitā, tad šoreiz bērzu programmai uzticīgākie ir uzaudzējuši tik krietnus muskuļus, lai godam veiktu rituālu stādījumu pamatu uzdevumu nodrošinātu 2 tik ātru nākotnes finierkluču koksnes masas pieaugumu. Un, kad šis darbiņš ir veikts, te Skrundas novada pakalnos, vairāk nekā 8 hektāru platībā, var sākties nopietnais un lielais stādīšanas kopdarbs. Kur mūsu bērziņš neaugst? Redz, ko te armīnieks sadarījuši? Šī ir īpaša zeme, un tāpēc arī tie apstākļi īpaši, jo šis ir padomju laika militārais mantojums, un šeit līdzās netālu atradās tā saucamās Aķešu bāzes. Pavasars, mājas un aprīlis Skrundā ir īpaši mēneši. Nevien tāpēc, ka varbūt ir šīs talkas, kad mēs uzkopjam, sakārtojam, mēs kļūstam zaļāk ar bērziņiem, ar citiem kokiem. Skrunda kā novaca svin savu svētkus mājā. Un tas, manuprāt, arī tas, kas mūs motivē tā šajā laikā visiem saņemties ar sparu, doties piedalīties un arī rezultātu sasniegt. Kāpēc mēs eglis stādam tagad kopā ar bērziem? Gluži dažādībai nav, jo Eiropas struktūra fonda piesaistīšanas noteikumi nozīmē stādīt dažādas sugas. Dabas draugi uztraucās par to, lai mums būtu mežos dažādība. Koku suga ir uzrakstīts projekts un iesniegts un apstiprināts, un ja mēs tā labi sastādīsim, mežniecība pieņems, tad būs jaunais mežs par Eiropas struktūra fondiem iestādīts. Bērs ar egli jau labi sadzīvo, pat dziesmā dzied, kur to bērzu un eglis mīlestību. Egli ar bērzu ļoti labi iet kopā, un arī tā augsne patreiz šeit ir tāda laba, un mitrumiņš nedaudz klāt ir, tāpēc es domāju, ka labi izaugs. Es domāju, ka jūs esat tas cilvēks, kam varētu uzjautāt, kā jūs jūtaties šodien, ja salīdzināt ar to laiku, kad mēs sākām šo bērzu programmu. Viennozīmīgi mēs esam daudz bagātāki. Mēs esam daudz bagātāki ar pieredzi, ar zināšām, ar draugiem, ar sadarbību ar visādām institūcijām un fantastisku bagāžu esam iegūši. Sadarbība par to fantastisko bagāžu, kas ir iegūta savstarpēji. Tā sadarbība Latvijas finieri ir viens no tiem iemesliem, kāpēc mežzinātne pastāv kā tāda, jo mēs atšķirībā no citām zinātņu nozarēm esam balstīti uz ražošanu, uz mežsaimniecību, kā Latvijas tautsaimniecības nozari. Un ja mums ir šāda uzņēmuma atbalsts zinātnē, tad mēs sevi varam pamatot, mēs varam ļoti sekmīgi attīstīties un konkurēt Latvijas zinātnes telpā, ko Mežzinātnes institūts Silau dara šobrīd pietiekoši veiksmīgi. Es esmu jau sen sev izrēķinājis, ka šis koks ar atdevi, ikgadēju atdevi savu mūžu laikā ir visvērtīgākais. Šodien tas tādi iet uz izķeršanu, jo trūkst, un tie zemnieki, tie, ka vēl pagaidām mums labība nevajag sēt, var iestādīt bērns, 20 gados novākt to bērnu, un jūs varat uzērt un taisīt, kā saka, sējums. Jau 20. Bārā arī, jā, gadījumā būtu nepieciešams, bet tagad gaida, varbūt Eiropa prasīs mums naudu, Āfrika vajadzēs uzturēt vai kaut ko. Bet redz, mums ir jau, mēs būtu ieguši jau 20 gadīgos, jau skaties 200 kubikmetru, 250 kubikmetru. Ja būtu iestādīt. Jā, iestādīs. Mēs audzinām uzsuns, vai ne? Visu laiku priecējamies, ka redz, kur labi bitītiem, kur dzīvot un ēst, vai ne? Nu, te viens puses. Tas, ka šobrīd Latvijā jau izaudzē apmēram
5 līdz 6 miljonu bērnu stādu. Tas vien liecina, ka 2,5 līdz 3 tūkstoši hektāru tiek katru gadu apmežot Latvijā ar ļoti kvalitatīvu stādu materiālu. Plus tātad vēl šī dabiska atjaunošana, tā kā var teikt, ka bērs kā suga tiek audzēts, koks tiek audzēts ļoti plaši. Audzē ne tikai tātad varbūt lieli zemes īpašnieki, meža īpašnieki, bet arī mazi. Un tas jau būtu tas galvenais, jo, kā mēs spriežam, tagad arī ir daudz cilvēku domā, kad vajag, tad ģimenei spriež, ka vajadzētu varbūt krāt kāds iekrājums, 3. pensiju līmenis, tad padomājiet, ja tēvs ar bērniem, teiksim, iestāda katru gadu varbūt par 1 hektāru, tad varbūt ar to pietiek, lai tam bērnam, tā kā viņš jau būs pensijas gados, būtu papildus ienākumi. Jūs esat 3 bērnu tēvs, vai jūs katram jau esat to hektāru iestādījis? Pagaidām vēl ne. Bet gan jau mēs paspēsim. Pērtot tieši to bērnu un tālāk jau arī saplākšanu stiprības un mehāniskās īpašības, mēs esam nonākuši pie tā, ka bērnu saplāksnes ir tāds ļoti tehnisks produkts, un viņi ir jāizmanto tur, kur ir liels slodzes. Un līdz ar to ir ļoti daudz pielietojumu rodās tādās īpašās vietās, kā pieņemsim automobiļu ražošanā, liels piekabs tiek būvēts vai kuģu ražošanā, kur viņš tiek konstruktīvi iestrādāts. Un daudzās vietās, kuras mēs pat varbūt grūti iedomāties, tāpat tās vēja ģenerators, ka būvē arī tur var atrast saplākšanu pielietojumu. Vajag jau strādāt ātri un kvalitatīvi. Šodien šitādā laikā tur nav ko ekonomiski runāt. Te jārunā ļoti vienkārši un skaidri. Jurim ir grūti turēt to spaini. Saprot? Un mēs gribētu iet un turpināt vienu vadziņu. Mēs te mūsu trijotne, brigādes vadītājs, brigadieris, poļitruks un strādnieks ir gatavi turpināt. Tagad vajadzētu kādu šiltīti pielikt klāt, lai domām un labiem sapņiem. Es domāju, ka kāds 4-5 hektārus mēs ieliksim šodien. 8 jāieliek, ja es domāju, pa 5 tik cauri. Es esmu viens no tiem cilvēkiem, tomēr, kurš saka, ka laba lauksniecības zeme nav apmežojama. Pārtika cilvēkiem būs vajadzīga un ļoti vajadzīga būs, lai neiznāk tā, ka šodien stādam, rītdien atkal sāksim līdumu, lai es saprotu, bet kas attiecās uz tādu gabalu, kā konkrēti šis ir, tas tiešām ir tāds gabals, kurš būtu apmežojams. Un ja saprātīgi to dara, tad, protams, vajag transformēt zemītes un vajag to darīt. Te ir reāls piemērs, var kāds atbraukt paskatīties, kā tas izskatās, kas būtu apmežojams. Un Latvija jau ir un noteikti būs zaļākā valsts pasaulē. Par to jau neviens nešaubās. Jā, tā ir jāsāk. Mēs nepa ko necelšos. Te nu guļ mans lielais mūrs, kas man gauži jāsargā. Te nu guļ mans lielais mūrs, kas man gauži jāsargā. Uparīdi, 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 ralala. Uparīdi, 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 ralala. Ik pa cēla pūra vāku no biržēlu sasarīts. Ik pa cēla pūra vāku no biržēlu sasarīts. Uparīdi, 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 ralala. Bērzu vislabāk ir stādīt un audzēt tādās zemēs, kur agrāk nav bijis mežs. Un pat cik ļoti daudz zemes ir izgājuši no lauksnes aprits, varbūt arī tās, kuras tam īsti nedara. Tad patiesībā tās ir tieši tas koks, kas tur ir vajadzīgs, un tā arī notiek patreiz. Protams, meža īpašnieki, kas to bērzu ir pieredzinājuši arī savos mežos. Jā, tā tas ir, jo viņi arī redz, kur pēc tam var šo bērzu kam var pārdot un ka viņš ir reāls pircējs. Vai ministra kungam arī ir kāds meža stūris, kā tur sakopts, viss ir, vai ir atjaunots tās meža platības, kas ir droši vien arī zāģētas? Redz, man ir ļoti labi, es neko neesmu nozāģējis savos mežos. Viņi visi aug. Es esmu atstājis vienu tādu stūri, kas ļoti patīk zaļajiem noteikti un dabas fondam, kur viss ir kā Dievs devis. Jā, un tad pārējais tur tā bišķi uz parku vēl gan man vairāk tur, bet, tas viens stūrīts ir speciāli tāds atstāts, nekopts, nekas viņā netiek darīts. Lai var paskatīties, kā tas izskatās, izskatās diezgan šausmīgi, sevišķi pēc vētras. Ejiet uz to pusi. Nē, jūs uz to pusi. Mūkot no šitā.
Aha. Jā, nu. Brāļi lietuvieši. Elitārais biķa kunga savakos, tad es ar viņu saskandinu. Šaujot! Kungi ir kolēģi no Lietuvas, kas arī stāda bērns un māk viņus arī pārstrādāt un izmantot tādā rūpnīca Lietuvā. Tā lieta ir tāda, ka Lietuvā līdz šim mežu bija stādījuši tikai profesionāļi. Patiesībā tā kā sabiedrība piesaistīta vai tur skolnieki vai uzņēmumi, tādas tradīcijas nebija. Un tad, kad Latvijas finieris iegādājuši tur uzņēmumu un sāk strādāt, tad mēs arī darījām tā, kā mēs šeit darām. Un tas izrādījās, ka ļoti patīk. Visiem bija pašvaldība ļoti gandarīta, un tur arī meža cilvēki nebija dosmīgi, ka mēs tur piedalāmies. Un skola bija un skolnieki, tā kā tiešām interesants pasākums iznāca. Tā kā Reka mums ir ar ko lepoties eksportē. Es papildināšu, kad es to pastāstīju Lietuvas ministram, savam kolēģim, ka viņš teica, vai tiešām nevarot būt, viņš pārbaudīšot. Un nākošā reizē, kad satikāmies, viņš saka, jā, es saprotu, ka tu esi ielauzies Lietuvā. Es saku, tagad, draugs, domā, kā tu Latvijā varētu te kaut ko labu mums izdarīt. Diena saulaina, kā pērle reta, un katram arī savs pavasarīgs prieks. Jā, arī pabrauc pa šosejām, un es šogad to tiešām ievēroju, ka tās jaunaudzes jau ir tādas, kad vairs viņas nepamanīt nevar, jo tie iepriekšējos gados apmežotie izcirtumi jau sasnieguši tādu to koku augstumu, kad, nav vairs, man liekas, nevienam nevajadzētu būt šaubām par to, ka Latvijā mežus kāds neatjaunot. Vai par mežiem tā interese ir no jaunās paaudzes? Mēs esam viena no tām nozarēm, par kurām tā interese aizvien pieauga. Un man tiešām ir liels prieks, ka mūsu fakultātē tas konkurss ir vislielākais universitātē, lauksaimniecības universitātē. Un arī tie jaunieši, kas atnāk, viņi ir daudz motivētāki, kā tas bija kādu laiku atpakaļ. Un man par to tiešām liels prieks. Parādi šitā. Šitā te. Šitā, jā? Labi, Kati. Pavasaris vienmēr ir tas laiks, kad gribās vienkārši uz mežu. Tu dabū liekties, tikai bērniņu priekšā, bet ar šo divu kungu priekšā. Tas, protams, ir briesmīgi manam raksturam. Bet toties tiek galā ar diviem, un tas arī ir labi. Vienīgā iespēja, kad Raukopības institūta direktori liecās mums priekšā. Es gribētu iepazīties, kā priekšā viņi liecas, ja drīkst. Segala meža nozares kompetences centrs tikko izveidota struktūra, kas šausmīgi saistīs kopā ražošanu ar zinātni. Jā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs ar dažādu attīstības projektu palīdzību 4 gadu laikā apgūstot ap 9 miljonu latus, tā skaitā 70% no Eiropas naudas, nozars uzņēmumi iegūs jaunas produktus, tehnoloģijas un es ceru palielinās ekonomisko aktivitāti. Un mans uzdevums ir viņus sasaistīt ar zinātniekiem, lai zinātnieki kalpo nozarei, nevis zinātnieki kalpo savām idejām un nozara cīnās kā var. Vai jūs jau to esat sācis darīt? Mēs 8. aprīlī noslēdzām līgumu ar Lijā un darbi ir uzsākt, jā. Mēs vēl neesam presē ziņojuši, jo pašlaik ir viss tas grūtais uzsākšanas darbs, jo tas ir nopietnas projekts ar daudz cilvēku un zinātnisku institūciju iesaistīšanu. Faktiski visi šie, protams, finieri, protams, citu uzņēmumu un visi šie zinātniskās struktūras, kas šeit tik godināts sakarā ar meždienām, visi tie mūsu partneri, un mēs tiešām esam ambiciozi uz labiem rezultātiem. Es būšu gandarīts, ja man tiešām izdosies sasniegt tādus rezultātus, ka mēs varēsim ziņās dzirdēt nevis, ka mums iet slikti un mums ir jākonsolidē budžeta, bet ka mums kaut kas labs ir radīts. Un otrs no mērķiem ir, protams, pateikt, ka šī nozara ir tāda, kur jauniem cilvēkiem ir jāmācās šī nozarē un te darbs vienmēr būs un būs arī laba nauda, jo jūs redzat, produkcija top un briest un tā tālāk. Un zinātnieki savukārt pieliks tehnoloģijas, lai pievienotā vērtība ir augstāka. Teicam, Birģeļkungs smaida vienu uzsās. Nē, man tiešām patika valda teikums, bet es vēl gribētu piebilst klāt to, ka ja mēs katru gadu iestādītu kaut vai katrs 50 bērus, tad parēķinam, cik mēs iestādīsim kopā un cik visu Latviju iestādīs. Pavasaris jau laiks, ka mēs tādam arī ķiršus, ābeles. Kas attiecās uz ķiršiem nābelēm, tās visas jau aug, viņas jau drīz sāks dzīt lapas, un tā kā gaidīsim jaunu ražu un jauni dārzi Latvijā top, un tas ir tiešām tas, par ko es no sirds priecājos. Par šiem gadiem, jau kādi 15 gadi mēs cilvēkus aicinām stādīt ne tikai vienu kociņu sev pie mājas,
sev pie mājas, bet arī stādīt lielos dārzus, kas piepilda lielveikals un kas ļauj mūsu cilvēkiem ēst Latvijas augļus, ne tikai poļu ievestos. Un man izskatās, ka tas tiešām iet plašumā, un mūsu laukdienās bija pār pa 100 cilvēku, un visi bija ārkārtīgi gandarīti par to, kad šobrīd jūt, kad ir kur likt visu to preci, ko viņi ir izaudzējuši tikai. Ir jāmāk izaudzēt, lai viņi būtu skaisti. Un tas ir mūsu darbiņš, ko mēs darām. Es nezinu, varbūt man ir par daudz optimismu, bet man liekas, ka tas grūtākais mums ir aiz muguras. Pat tiešām man tā gribās cerēt, jā. Man liekas, ka mums rodās jaunas iespējas, rodās jaunas darbvietas, un es tiešām ceru, ka cilvēki sāks braukt otrā virzienā atpakaļ uz Latviju, un kad mums šeit būs gan iespējas, gan rezultāti. Un es ļoti gribu piekrist iepriekšējiem abiem runātājiem, kad, ja mēs strādāsim pie tā, kad zinātne iet roku rokā ar ražošanu, tad mums būs pašiem savas Nokijas, un mums nebūs nekur jābrauc projām, un arvien mazāk mums būs kaut kas jāved no citām valstīm. Tādā vietā, kur Skrunda, mēs jau zinām, kā viņa bija, samaitāt kā teritoriju, un kad ir tāda ideja viņu atkal sakārtot un mums vērtīgi padarīt. Tas ir ļoti skaisti. Es jau varētu patriots galvā. Pavasaris un tāda tiešām latviska vide tik skaisti. Es jūs tūlīt lēņš vaļā. Jā. Nevienmēr jau tāda sapratne bijusi, un tas, ka mums pašlaik ir gan mežsaimnieki, gan kokrūpnieki, gan meža zinātnieki kopā, jā, un tas ir arī divas lietas - sadarbība un zināšanas, un tas arī tas pamats nozares kopējai veiksmei, jo, neplēšanās gadījumā, ne tad, kad nav zināšana, tad neveiksme, ne konkurētspēja nav iespēja. Visa pasaules, vismaz attīstītākās daļas pieredze rāda, ka bez šīs sadarbības, arī tagad arī jaunā kvalitātē jau kompetences centrā, mēs nespējam nodrošināt nozares kopējo konkurētspēju. Un kā mēs izskatāmies uz citu pasaules valstu fonu? Mēs varam stāvēt blakus, un mēs īstenībā izskatāmies diezgan neslikti. Vienīgi latviešiem nevajag sacensties pelnu bēršanā sev un labākais kaimiņam uz galvas, bet gan arī tas, ko es teicu sākumā, atrast labākos sadarbības modeļus un efektivitātes modeļus, un tad jebkuram kompetentam speciālistam darba pietiks. Tas ir tas ieguldījums mūsu zināšanu un mūsu smadzeņu potenciālā, un īstenībā jau mūsdienās vairs nesacenšās tik daudz ar rokām, cik ar galvām. Un kopā liekot gudras galvas, Latvijā ražotais saplāksnes iet pasaulē. To pazīst vairāk nekā 40 pasaules valstīs, un šogad Startautiskajā meža gadā uz bērziņu stādīšanas svētkiem pie mums sabraukuši arī uzņēma pārstāvniecību ļaudis no maliņām. Un rādās, ka latviešu meža stādīšanas prieks ir kritis auglīgā augsnē. Mēs varam daudz, pat ļoti daudz, ja vien spējam vienoties. Turamies zemē un ar galvām debesīs. Jau ilgāku laiku man draugi rakstnieks Ēriks Hānbergs un publicists Aivars Berķis vāc materiālus un raksta grāmatu par mūsu bērzu lielu uzņēmumu. Viņi cauri gadiem arī bijuši čakli bērzu stādītāji, un šai reizei nav izpalicis katram savs redzējums. Redzējums ir tāds, ka dīvainā kārtā bērzi, jo vairāk viņi aug, jo mizak kļūst tumšāka, un Hārbergs, jo vairāk aug, jo, kā saka, galotne kļūst gaišāka, un man tāpat. Tā ir mūsu vienīga atšķirība no bērziem. Ja runā par grāmatu, pagaidu virsraksts ir šāds. Finieru plāksne ikdienā un apbrīnā, un apakšvirsraksts varētu būt tāds. Liela uzņēmuma vētrainie piedzīvojumi Latvijas tautsaimniecībā. Kolosāli, vai tas šodien jums radās bērnu stādot, ja tas jau tā ir jau izšķīlies? To nemaz to mirkli nevar noķert, kurā brīdī tas rodas, bet jo vairāk, tā kā Aivars teica, mēs interesējamies, jo vairāk daudz kas pasaka priekšā. Bieži vien ir tā, ka mēs ikdienā pēkšņi sākam vaimanāt. Vai dieniņās tā un nav tā un grūti. Un es nereti tagad uzdodu tiem vaimanātājiem, kad dialogā satiekamies, bet cik bieži tu domā par rītdienu? Un cilvēks apjūk, kā? Es taču kurš te nedomā par rītdienu? Bet par rītdienu tādā tālākā skatījumā. Un lūk, šī bērzu stādījumu kampaņa, projekts, vienalga kā to sauc, vai sākums, tam nav beigu, tāpēc, ka tas ir tālredzības programma ar milzīgu ietilpību. Un ja mēs katrs savā darba vietā, savā uzņēmumā un visi kopumā
Latvijā domāt ar šādu tālredzību, tad taču mums nekad nebūtu tāda brīža, ka mēs teiktu, vai dieniņās, ko lai mēs darām. Un kā apliecinājums tālredzībai un spējai saliedējoties paveikt to, kas vienam nav paceļams, cauri gadsimtiem vēstīs arī mūsu visu kopā todien tepat līdzās jauniestādītajam mežam atklātais piemineklis darbam un blakus tam iestādītie diškoki, liepas un ozoli. Tā ir jauna spēka vieta, laika zīme un simbols gan padarītajam, gan vēl vairāk tam, kas mums kopā jāpadara. Piemineklis darbam, lai mums vairāk tādu stipru zīmju Latvijā. Tas arī šovakar viss, bet vai tu jau savu koku šopavasarī iestādīji? Atbildi gaidīšu pēc 2 nedēļām, kad atkal tiksimies. Lai jums gaiša un darbīga svētdiena!